Pagājušā gada rudenī pamanīja, ka tiek tukšotas ziedu kastes, kas tiek liktas tieši uz laternām. Par to arī būs sižets. Izbraukšu cauri Jūrmalai, apskatīšos, kur redzējām traktoriņš ar piekabīti. Tiek visi ziedi no kastēm ņemti ārā un izmesti. Savu dzīves ciklu tie ir nokalpojuši, bet jautājums ir, kāpēc arī šis video sižets, mēs pat teiktu, izbrauciens cauri visai Jūrmalai, lai saskaitītu tādas acīm redzamās šīs te ziedu kastes uz laternām, saprastu, cik viņas ir daudz, un arī, lai saprastu to, cik lielā mērā gan trūsls, gan sproģe liederīgi izmanto jūrmalnieku nodokļu maksātāju naudu, uzturot šīs te kastes, jo ir jāsaprot, ka pirmkārt tās kastes tiek skrūvētas pie šīm te laternām. Kā kuru gadu šeit tad viņas arī ziemo uz tām laternām, bet mēs nezinām pēc līguma, kādi darbi šeit ir iekļauti. Kas noteikti līguma darbos ir iekļauts, ir tas, ka šīs te kastes tiek vairāk vasarā piepildītas un stādītas. Ja? Tātad šī ziedi jau ir JLD, kas ir Bulduros lielajās siltumnīcās, tiek gatavoti stādīšanai visai Jūrmalas pilsētai. Tilts varētu būt kā reiz un tilti un gaisa pārvadi, kur šos te ziedu kastes izvieto, bet šis te skaistums ir jāsaprot, ka viņš maksā. Tātad mēs jau viņus audzējām, iestādījām un tad zināmā regularitātē brauc traktors, katrs jūrmalnieks to zina, brauc traktors ar cisternu un tiek laistītas šīs te kastes, ne jau vienkārši ar ūdeni, bet ar speciāli šīm te vielām, lai pēc iespējas labāk un vairāk zied. Un katrs pats jau izvērtē, jā, smuki, bet tās kastes man šobrīd sanāk aptuveni ap 400. Mēģināju pirms dažiem gadiem dabūt kaut kādus apsaimniekošanas izdevumus šai programmai. Diemžēl man neizdevās iegūt atbildi no Jūrmalas domas, bet iespējams viņi paši pat nezina, jo JLD ir daudzgadīgi iepirkumi, visi pārciņi, skvēriņi šeit pie domas, visas puķes, kas tur ir, balzamīnas un tas viss tiek stādīts. To mums dara visu JLD uzņēmums. Kā saka, var pastrīdēties, es uzskatu, ka vispār viengadīgie ziedi pilsētas telpā ir ļoti ekskluzīva lieta. Un ļoti jau gribētos uzzināt, cik šī te viena puķu kaste uz laternas izmaksā jūrmalniekiem gadā. Šobrīd, cik tur var minēt, ja tur 50 eiro, 100 eiro, ja tie būs 400 eiro uz vienu kasti vai 700 eiro. Lai gan Jūrmalā varētu būt arī visi 2000. Šā pozīcija tad ir novākšana, kas arī, protams, veido savas izmaksas. Kāpēc ir tik liela aktivitāte Kauguros? Kauguros dzīvo zaļo zemnieku sērgas vēlētāji. Braucam un vēl tās kastes ir. Noņemam šīs te kastes un pārliekam naudu par labu Jūrmalas gaismai, jo Strēlnieku prospektā, Dubultu prospektā tas jaunais LED apgaismojums ir nogriezts nepietiekošā līmenī. Tas spilgtums ir par mazu. Jaunais Dubultu satiksmes mēzgls, kur tika ieguldīts vairāk kā 1 miljons eiro. Te mēs varam redzēt, ka jaunas būvētā šosē un stāvlaukums viss ir peļķē, nekāds ūdens nenotek. Un padomājiet, kāpēc es tur uzliku to rimbulī. Portāls iauto.lv piedāvā